Tu sēdi tajā Instagramā, tu skaties citus, tu esi tāds talantīgs, spēcīgs, jaudīgs, visu zinošs. Tev nav naudas, tev nav tās dzīves, kuru tu gribi. Tev nav nekā. Tu sēdi neredzams, tu sēdi nodirs citus cilvēkus, tu nodirs viņu pārdošanas. Kāda jēga sasniegt mērķus biznesā un finansēs, ja tu kā personība neesi laimīgs? Tu nevari efektīvi izmantot nevienu no stratēģijām, ja tev nav attiecīgs mindsets un enerģija. Welcome Game Changer podcastu kanālā. Šeit ir visa patiesība par to, kas notiek aiz kadra būvējot personīgo zīmolu, coachinga biznesu un dzīvi, kuru tik ļoti vēlies. Es esmu Diana Kudrāšova, mindset coach, un pēc vairāku gadu kāpumiem un kritumiem pakalpojumu biznesa veidošanā es vēlos dalīties ar domāšanas un biznesa stratēģijām, kas tev palīdzēs atšķirties no citiem tirgus spēlētājiem, kļūt par savas nozares līderi un veidot to dzīvi un biznesu, kuru tu patiesi vēlies. Ļoti tieši, ļoti atklāti par to, ko citi neuzdrīkstas pat padomāt. Izbaudi šodienas epizodi, klausies līdz galam un saņem dāvanu. Čau visiem! Es esmu Diana Kudrāšova, personības un biznesa izaugsmes trenere, mindset coach un palīdzu ambiciozām uzņēmējām drosmīgi atklāties pasaulē un pelnīt naudu ar savu sirds lietu. Kā es to daru, jūs varat noskaidrot mājaslapā, Instagramā, YouTubā. Šajā video es vēlos ar jums padalīties ar 3 ļoti bieži sastopamām lietām, ar kurām mēs kā cilvēki saskaramies pirmkārt dzīvē un, protams, ka arī biznesā. Un es patiesi ticu, ka personība, tās jauda, viņas mindsets, viņas mentalitāte, viņas enerģija ir pats svarīgākais, ar ko mums ir jāstrādā. Protams, visas stratēģijas, mārketinga biznesā, pārdošanas, daudz dažādas stratēģijas, tehniskie risinājumi, viņi ir ļoti svarīgi, lai mēs realizētos gan dzīvē, gan biznesā, bet ja tev nav personības jaudas, ja tev nav attiecīgā mindseta, ja tu dzīvo trūkumā, bailēs, šaubās, tev ir daudz grūtāk visus šos instrumentus izmantot. Tāpēc pamatā es uzskatu, ka mums ir jāstrādā ar personību. Un šajā video, protams, ka mēs parunāsim par un ap psiholoģiskiem aspektiem, kas bremzē mūsu izaugsmi. Un iespējams, un pat visdrīzāk, katrs no jums ir saskāries ar to, ka jums ir kaut kas sanācis. Tev ir sanācis nopelnīt 3, 5, 10 tūkstošus, un tu to izdarīji, tā kā viegli. Tev ir sajūta, ka tā ir kaut kāda veiksme, tu to izdarīji plūsmā, vieglumā, un tā, wow, super, man ir šādi rezultāti. Un tagad man ir jāiespringst. Tagad, tā kā laikam šī bija tikai veiksme, tagad man ir kaut kas jātaisa stratēģijas, sarežģīti kaut kādi risinājumi, lai dubultotu to, ko es esmu sasniegusi vai sasniedzis. Taču patiesība ir tāda, ka viss, kas mums šajā posmā ir jādara, ir jāizpako sava unikālā stratēģija, kā mēs sasniedzām šo rezultātu. Un tādi jāpievieno kaut kādi tehniski, strateģiski risinājumi, kas der mums. Nevis, kas ir pieejami visiem, ko izmanto liela daļa, ko izmanto iespējams tavi kolēģi. Iespējams, tieši tas tev neder. Tev ir jāatrod kaut kādi savi instrumenti, kas strādās tieši tev. Jo tas, kas der visiem, beigās var nederēt nevienam. Jo viena lieta, viens instruments, viena stratēģija vienam dos ļoti krūtus rezultātus, otram tas nedos nekādus rezultātus un tikai pasliktinās procesu. Tāpēc katrs cilvēks ir individuāls, katra cilvēka situācija ir kaut kādā ziņā unikāla, lai gan viena un tā pati mēs kā cilvēki un arī biznesi piedzīvo absolūti vienas un tās pašas problēmas, taču atšķirība ir tajā, ka mēs viņas piedzīvojam dažādi. Tās izpausmes mūsu ikdienā, gan dzīvē, gan biznesā, šo problēmu izpausmes viņas ir ļoti, ļoti dažādas. Un tieši tas atšķiras. Tāpat kā atšķiras mūsu iekšējie paterni, kā mēs reaģējam uz šīm situācijām, uz grūtībām, jo pirmā reakcija ir trauma. Un tūlīt es arī pastāstīšu par to, kā mūsu piesaiste, kā mūsu iekšējie paterni ietekmē biznesu. Pamēģini atcerēties situāciju, kurā tu esi sasniedzis savu mērķi, un tev iespējams likās, ka tā ir veiksme. Taču tā nav veiksme. Tu kaut kā domāji, kaut kā rīkojies, kaut kā juties, un šīs 3 lietas, domas, sajūtas, rīcības atveda tevi uz šo rezultātu. Atkodē šo savu veiksmes formulu. Jā, skaidrs, ka tu šeit caur šo video nevari izdarīt to pilno atkodēšanu, to pilno bildi uztaisīt, bet tu jau vari iesoļot savā spēkā, atgūt drosmi un ticību, pārliecību tam, ka tu šos rezultātus vari atkārtot un dubultot viegli. Tāpēc vienkārši padomā par šīm 3 lietām. Ko tu domāji, ko tu jūti, kā tu jūties un kā tu rīkojies, lai sasniegtu šo te rezultātu, jo tā nav nekāda veiksme. Tie ir tavi sasniegumi, iemieso tos un atkārto. Nākošā lieta, par ko es gribu parunāt šajā video, ir piesaiste mūsu biznesā. Kā viņa ietekmē mūsu
rezultātus. Es arī ielikšu šeit vizualizāciju, lai jūs redzat, kā tas izskatās, un šī teorija, es neatceros tieši autoru, bet noteikti tas nav mans izdomājums. Es šo apgūvu psiholoģijas studijās, tad, kad mācījos ārzemēs, tieši psiholoģiju par piesaisti, un noteikti viņi ir daudzos citos literatūras avotos. Un šeit jūs redzat, kā ir trauksmaina, izvairīga, droša un trauksmaina, izvairīga piesaiste. Ar drošo piesaisti viss ir skaidrs. Tur viss ir labi, tur viss notiek, mēs jūtamies droši, mēs neizjūtam trauksmi, mēs vienkārši ejam uz priekšu, mēs neuzskatām pasauli, cilvēkus, konkurentus, kolēģus, mēs viņus neuztveram kā apdraudējumu, kas ir ļoti svarīgi, jo tā mēs vienkārši ātrāk ejam uz priekšu. Taču lielākā daļa cilvēku ir trauksmaini izvairīgajā piesaistē. Apmēram 80%, 70% cilvēku viņiem dominē šī piesaiste. Un jo īpaši spēcīgi viņa dominē tad, kad cilvēks iet izaicinājumos. Jo, piemēram, jums šobrīd var būt attiecības, romantiskās attiecības, un tur viss ir labi. Tur jūs izdzīvojat drošo piesaisti. Jums tur viss ir labi, viss ir kārtībā. Taču jūs esat izdomājušas vai izdomājuši aiziet biznesā, sākt savu sirds lietu, aiziet no algota darba, uzsākt savu konsultāciju biznesu. Vienalga, lai kas tas arī būtu, coaching, astroloģija, psiholoģija, numeroloģija, varbūt jūs esat stilists, varbūt jūs esat dizaineris mājokļa, dizaineris mēbeļu, dizaineris, vienalga. Jūs izlēmāt aiziet no algota darba, mainīt kaut ko savā sistēmā. Un tieši šajās pārmaiņās, kas ir stress mūsu organismam, jebkuras pārmaiņas ir stress, to nevar noliegt, tas vienkārši tā ir, mēs stresu piedzīvojam vienkārši katrs savādāk. Un liela daļa cilvēku šo stresu nespēja tolerēt, un viņiem izpaužas šī trauksmaini izvairīgā piesaiste, kurā ir bailes no atraidījuma, bailes no vientulības. Šie cilvēki baidās sākt kaut ko, baidās atklāties online vidē, jo bailes, ka viņus nosodīs, bailes, ka tuvinieki nesapratīs, un, piemēram, arī, kad viņi sāk sociālo tīklu vadību, sāk likt postus, stāstīt par sevi, viņi ļoti, ļoti trauksmaini uztver to, vai ir feedbacks vai nav feedbacks. Viņi pilnīgi gaida, tā es izliku postu, tūlīt tagad man vajag kaut kādu laiku feedbacku, kā apstiprinājumu no ārējās pasaules, kā es daru pareizi, es daru labi. Taču patiesībā tie neesam mēs, tie ir mūsu paterni, tā ir mūsu nervu sistēma, kura vienkārši ir nokļuvusi sev nepierastā vidē. Un tad, kad mēs mācāmies šos procesus regulēt, kad mēs iemācāmies viņus regulēt, protams, ka mums ir daudz vieglāk pieņemt lēmumus, jo tieši lēmumu pieņemšana mūs vada uz rīcību, un rīcības mūs vada uz rezultātu. Tik vienkārši tas ir. Taču lēmumu mums traucē pieņemt mūsu iekšējie paterni, mūsu traumas. Un šie trauksmaini izvairīgie cilvēki, viņi tiešām baidās atklāties, viņiem ļoti uztrauc citu cilvēku viedoklis, ko padomās vai atraidīs. Viņiem ir bail no konfliktiem, bail konfrontēt, bail saskarties ar pretējiem viedokļiem, ar negatīviem komentāriem. Līdz ar to viņi izvēlas labāk nedarīt, jo tad man nebūs ar to jāsaskaras, jo es nezinu kā. Un patiesībā mēs baidamies nevis no negatīva komentāra, nevis no tā, ka cilvēki no mums novērsīsies, nevis no tā, ka mēs kļūdīsimies, bet patiesībā mēs baidamies no sajūtām, kuras mēs izjutīsim, ja mēs piedzīvosim kļūdu, ja mums uzrakstīs negatīvu komentāru, ja mūs kritizēs, piemēram, mūsu kolēģi, ja mūsu publiski, piemēram, kauninās. Un mēs baidamies no šīm sajūtām. Taču arī, ko mēs darām manās programmās, mēs pirmkārt attīstam emocionālo elasticitāti, plasticitāti. Mēs paplašinām savu emocionālo kapacitāti, lai mēs spētu izjust jebkuras emocijas. Jo nav māksla izvairīties no lietām, kuras potenciāli ir nepatīkamas, grūtas. Un vispār es uzskatu, ka grūtības ir jāiemīl. Grūtības nav grūtas. Grūtas mēs padaram viņas savā galvā. Un mēs mācāmies šo emocionālo inteliģenci, emocionālo elasticitāti, lai mēs spētu izjust dažādas emocijas, jo dzīve ir dažāda. Dzīvē ir gan kāpumi, gan kritumi. Un ja mēs nespējam izjust negatīvas emocijas, ja mēs nespējam viņas pieņemt, ja mēs nespējam ar viņām tikt galā, saprast un menedžēt, tad mēs nespēsim arī pieņemt to lielo laimes sajūtu, lielo panākuma sajūtu, kad viss ir izdevies. Šīs divas lietas ir ļoti, ļoti saistītas, un tā arī ir šī nelineārā pieeja. Daudzi runā par nelineāro pieeju, taču reti kurš vispār saprot, kas tā tāda patiesībā ir. Nelineāra pieeja ir tad, kad tu spēj vienlaicīgi pieņemt to faktu, ka viena un tā pati lieta vienā laika vienībā var būt gan laba, gan slikta, gan pareiza, gan nepareiza. Un tu izvēlies. Ar savu mindsetu tu šai lietai piešķir nozīmi. Tu izvēlies, ko tas tev nozīmē. Līdz ar to šie visi paterni, viņi noteikti atspoguļojas arī mūsu dzīvē. Kā mēs izturamies pret vienu lietu, tā mēs izturamies patiesībā pret visām lietām. Tieši tāpēc es ļoti, ļoti spilgti, bet ļoti skaidri, pat neskaidri, vienkārši ļoti izvērtēju, ar ko es sadarbojos. Apmēram 10 gadus atpakaļ
es strādāju uzņēmumā par CEO asistenti. Un man bija tas gods, tas tiešām tāda forša iespēja komunicēt ar mūsu, jeb mana priekšnieka biznesa partneriem no dažādām valstīm. Un viens uzņēmējs, turks, viņam ir milzīga miljonu kompānija, viņš man pateica tādu lietu, mēs ar viņu runājām par biznesu, par attīstību. Es tad biju ļoti jauna, un viņš jau man tad teica, Diana, tev kādreiz būs savs biznes, tev ir tādas iekšas. Es viņam teicu, nē, man patīk būt par asistenti, dievinu šo darbu. Kāds uzņēmējs? 10 gadi pagāja, es esmu. Un, viens gudrs vīrietis, viņam bija kaut kur pār 40 gadi, zināja, ko runā. Bet viņš man pateica vienu lietu. Vienmēr skaties, ar ko tu sadarbojies un ko tu pieņem darbā. Ja cilvēks, piemēram, attiecības, ja cilvēks krāpj savu otru pusīti, viņš piekrāps arī tev biznesā. Ja cilvēks, piemēram, viņam ir ģimene, kura ir izjukusi, sieva un bērni, un viņš nemaksā alimentus, vai šāda cilvēka vērtības ir saskaņā ar tavām, un vai tu gribi viņu paturēt savā uzņēmumā? Jo tas, kā cilvēks izpaužas romantiskajās attiecībās, tā viņš izpaudīsies arī biznesā. Jo attiecības un bizness tur ir ļoti līdzīga sistēma. Tās ir ilgtermiņa attiecības, kurās mēs attīstam prasmi risināt konfliktus, konfrontēt, sarunāt lietas, uzklausīt vienam otru, iedot izpausties otram cilvēkam, dažreiz paejot malā. Tieši tāpat arī biznesa partnerībā, attiecībās, īpaši mūsdienās, kad vairs nav tā sistēma, kad ir tāds autoritārs, man liekas, tā viņš saucās tāds veids, ka tagad visiem ir ļoti stingri 9 jābūt, ir viena autoritāte, visi pārējie ir kaut kādi zemāka slāņa cilvēki. Nē, sen pasauli tā vairs nestrādā. Cilvēkiem šobrīd jau sen, un tas ies uz to, ka cilvēkiem ir šis vienlīdzības princips. Viņi vēlas būt vienlīdzīgi, viņi nevēlas būt par kādu augstāki vai par kādu zemāki. Un šajā modelī, kad cilvēki ir visi vienlīdzīgi un viņi tiecas tādi būt un justies gan biznesā, gan dzīvē, nestrādās apspiešanas modelis, nestrādās pakļaušanās modelis, strādās spējas sadarboties, spējas sarunāt, iziet uz kompromisu. Tieši tāpat, kā būtu jābūt romantiskajās attiecībās. Tāpēc mūsu piesaiste, mūsu iekšējie paterni, kuri ir izveidojušies bērnībā, tās mūsu pirmās reakcijas īpaši uz grūtībām, ļoti spilgti ietekmē mūsu biznesu. Un nākošā lieta, ar ko es vēlos padalīties, ir, kāds tu esi uzņēmējs. Kāds tu esi uzņēmējs? Trauksmaini izvairīgais vai tomēr vairāk esi drošajā piesaistē? Mēs varam izdalīt vēl trauksmaini un izvairīgo, bet es uzskatu, ka tam absolūti nav nekādas vajadzības, jo plus mīnus šīs lietas ļoti bieži iet kopā. Vienkārši kaut kādā brīdī var dominēt vairāk trauksme, tāda izteikta aktīva trauksme, un citā momentā var dominēt tāda izvairīšanās, bet tā ir tā pati trauksme. Viņa vienkārši nav uz āru vērsta. Un trauksme var izpausties arī pārlieku lielā excitementā, sajūsmā. Wow, super forši, tā arī var būt trauksme, vienkārši tādā ārēji pozitīvā izpausmē. Vēl viena svarīga lieta, kuru es gribu šeit izcelt, ir, kā mūsu paterni ietekmē biznesa izvēli. Un bērnības traumas bieži ietekmē to, kā mēs veidojam biznesu. To jau jūs sapratāt. Mēs neapzināti varam radīt haosu tur, kur tam nevajadzētu būt, jo tāds ir mūsu paterns. Un to es esmu tiešām redzējusi daudziem cilvēkiem. Viņi vienkārši sarežģīja lietas, kur viņas nevajag sarežģīt. Es pati esmu bijusi šajā paternā, jo vienkārši kaut kā tā bērnībā es darīju. Līdz ar to es tā arī darīju biznesā. Varēja vienkāršāk, es izvēlos vienkārši grūtākos ceļus. Un pēc tam es jūtos nogurusi, izdegusi, es vairs to negribu darīt. Un pēc tam, pēc kaut kāda laika, es uzzinu, ka varēja vienkāršāk. Vienkāršāk ierakstīt lekcijas, vienkāršāk uztaisīt savu biznesa sistēmu, vienkāršāk izlikt podkastus, vienkāršāk darīt vispār lietas. Bet tas ir process, ko mēs katrs iemācāmies. Vienkārši ir jāsaprot, kā ir šobrīd, un vai jūs esat gatavi kaut ko mainīt. Ja jūs esat gatavi kaut ko mainīt, jūs atradīsiet veidus, kā. Nākošais moments, ko es vēl gribu atrunāt par mūsu biznesu un piesaisti. Tad, kad mēs uzsākam savu biznesu, vienalga, varbūt tu šobrīd esi solo uzņēmēji, pakalpojums sniedzēji un tiešām maini savu laiku pret naudu. Tas jau ir kaut kas, tas jau ir pirmais solis, super. Mēs visi esam bijuši jebkurā izaugsmas posmā. Neviens nav piedzimis par miljonāru ar milzīgu komandu. Varbūt tikai pāris procentu uzņēmēju. Tātad, tu šobrīd esi kaut kādā savā izaugsmas posmā, tu iespējams sniedz pakalpojumu, strādā pati uz sevis, varbūt tev ir komanda, absolūti vienalga. Bet tu gribi vairāk, tu gribi attīstīt savu sirds lietu, tu gribi pelnīt vairāk, tu gribi darīt to vieglāk, un tas ir absolūti ok. Tā ir ļoti, ļoti pareiza, laba, skaista vēlme. Daži no tā kaunās, jo ir paterns negribēt, ka citiem ir nedrīkst būt vairāk par citiem, nedrīkst būt bagātāks, nedrīkst būt skaļāks, nedrīkst būt labāks, ir tieksme sevi pazemināt un izpatikt citiem cilvēkiem. Tas ir paterns, kas izpaužas biznesā. Kā viņš izpaužas? Jūs noteikti paši varat atsakot, kādā veidā tas ir jums. Tu neparādies online.
Tu nerunā skaļi kaut kādos pasākumos, tu nestāsti par saviem sasniegumiem, tu sevi samazini un vienkārši nepārdod savus pakalpojumus, jo uzskati, ka viņi nav pietiekoši labi, pietiekoši skaisti iepakoti, un tavs prāts atrod miljonus veidus, kā sevi samazināt caur kādiem instrumentiem. Nākošais moments, ar ko uzņēmēji saskaras, ir, protams, ka grūtības. Tad, kad mēs izlemjam, pieņemam lēmumu, ka tagad es gribu vairāk, es gribu vairāk naudu, es gribu paplašināt savu biznesu, es jau gribu komandu, jo potenciāli es to visu gribu būvēt, lai pēc tam es strādātu vieglāk, gudrāk, nevis vairāk, bet pelnītu vairāk. Tātad, tiklīdz mēs saskaramies ar grūtībām, atkal pirmā reakcija ir mūsu trauma. Un grūtības var būt dažādas. Viņas var būt tehniskas, viņas var būt finansiālas, viskaut kādas. Un bieža pirmā reakcija cilvēkiem ir bēgšana, izvairīšanās. Nevis risināšana, bet tieši otrādāk izvairīšanās. Viņi iekrīt trauksmē, viņi aiziet pa spirāli lejā, lejupslīdošā spirāli uz bailēm, šaubām, pēc tam vainas sajūta par to kauns, par to, ka tu esi nekam nederīgs un vispār neko nevari un tev nekas nesanāk. Un mēs būtiski sevi iesūcam šajā izdegšanas spirālē. Mēs ar domām sevi izdedzinam līdz pēdējiem. Un te es aicinu padomāt par to, kā tu risinātu attiecības ar savu partneri, ar bērnu, ar labāko draugu, ar mīļoto cilvēku. Vai tu viņu atraidītu un vai tu no viņa izvairītos, ja jums būtu svarīga lieta, ko atrisināt, un viņu atrisinot jūsu attiecību kvalitāte uzlabotos, viss būtu foršāk un daudz, daudz labāk? Visdrīzāk, ka nē, jo tiklīdz jūs sākat domāt par dzīvu cilvēku, jūs sapratīsiet, ka viņš jutīsies ļoti slikti un viņš jums to var nepiedot. Viņš var nepiedot jums jūsu gļēvulību un jūsu nespēju risināt lietas, konfrontēt, jūsu nespēju nokomunicēt, jo pieaudzis cilvēks, viņš neauklēsies, jo auklējas ar bērniem, bet mēs esam pieauguši cilvēki, un ja mēs uzvedamies kā bērni, tad normāls pieaudzis cilvēks ar to neņemsies, jo jūs neesat bērns. Tieši tāpat arī jūsu bizness. Jūsu bizness ir atsevišķs vesels organisms, kurš ir kaut kādā ziņā jūsu bērns, jūs izvēlējāties viņu izveidot. Un tad jūsu uzdevums ir pret viņu izturēties attiecīgi, viņu mīlēt, viņu pieņemt, un ja biznesam ir grūtības, risināt lietas. Palīdzēt biznesam atrisināt procesus, atrisināt lietas. Tieši tāpat kā jūs darītu ar bērnu, ar savu bērnu, jūs taču viņam palīdzat. Jūs viņu nepametat un nepagriežat viņam muguru, tad, kad viņš piedzīvo grūtības. Jūs palīdzat. Un tieši tā mums būtu jāizturas gan pret savu biznesu, gan pret sevi, kad mēs izjūtam grūtības. Jo tad, kad mēs viņas izjūtam, patiesībā paceļās mūsu traumas un aktivizējas šīs iekšējā bērna arhetips no psiholoģijas. Aktivizējās iekšējā bērna arhetips, jo pieaudzis cilvēks, viņš neapvainojas, viņš nekritizē, viņš neagresē uz lietām, viņš nenovēršas. Viņš iet, risina mierīgi, adekvāti, droši, pārliecinoši, paziņo par savām robežām, piedāvā risinājumus, meklē risinājumus un viņus beigās atrod. Šīs visas reakcijas, izvairīšanās, neatbildēšana, nekonfrontēšana, es gribu mainīt nišu, viss šeit man nekas nesanāk, es vairs negribu būt coach, būšu es numerologs vai astrologs vai vispār iešu uz ofisu atkal strādāt, jo man nesanāca izveidot biznesu. Un šīs ir bērna reakcijas. Jā, uzņēmējdarbība nav domāta katram. Nav katram jābūt uzņēmējam. Patiesībā tas nav kruti, kurš teica, ka būt par uzņēmēju ir kruti, un daudzi cilvēki tiešām grib kļūt par uzņēmējiem nevis tāpēc, ka viņiem tiešām iekšā ir tā deksme un vēlme, bet tāpēc, ka visi sociālajā vidē apkārt ir solo uzņēmēji vai vienkārši ir uzņēmēji un būvē kaut ko savu. Un šeit tavs uzdevums ir atsakot savas patiesās sajūtas un drosmīgi atzīt sev, kā ir patiesībā. Tu gribi būt uzņēmējs, vai arī tu gribi būt uzņēmējs tāpēc, ka tu tiešām gribi, vai arī tāpēc, ka tev liekas, ka tas ir stilīgi. Vienkārši godīgi atbildi sev. Un tieši šis godīgums ir magnētisks. Tieši šis godīgums ir tas, kas piesaista cilvēkus, iespējas, naudu, visu, ko tavā dzīvē. Tev nav jābūt uzņēmējam, ja tu to negribi. Es tev atļauju. Tev ir jābūt patiesam pret sevi. Tā kā padomājam, kur mēs izturamies pret biznesu kaut kā negatīvi. Un kā mēs varam izturēties pret viņu savādāk. Un vienmēr padomājam, kā mans bizness justos, ja viņš būtu dzīvs cilvēks. Ja viņš būtu mans bērns. Vai es pret viņu izturētos tieši tā, kā es izturos pret viņu tagad. Jo es esmu tik daudz situācijas redzējusi, ka cilvēks tiešām dara savu sirds lietu, bet dēļ nezināšanas, dēļ atbalsta neesamības, viņš izvēlas viņu pamest vai arī reāli spēlē, sevi samazina, tikai tāpēc, ka viņš nesaņem to, ko gaida. Viņš izvēlas pamest savu biznesu, viņš izvēlas viņu neattīstīt tikai tāpēc, ka viņš nezina kā. Lai gan patiesībā viss, kas tam cilvēkam būtu vajadzīgs, vienkārši atbilstošs atbalsts un kaut kādas zināšanas.
kā tālāk pret biznesu izturēties un kādas tālāk ir attīstības iespējas. Taču viss sākas ar mums. Vai mēs spējam saredzēt, kur ir šī mentālā neredzamā problēma mūsu attieksmē pret lietām, vai arī nē? Vai arī mums vieglāk ir pateikt, bizness ir slikts, niša ir sūds un es eju citur? Atbildi zinām tikai mēs. Es dalos tikai ar to, ko es pati esmu piedzīvojusi, un, protams, arī mani klienti. Es dalos un mācu, pasniedzu, mentorēju tikai par tām lietām, kuras es pati esmu piedzīvojusi, un, protams, ko ir piedzīvojuši, atrisinājuši un dažādos veidos izdzīvojuši mani klienti. Tāpēc pie šīs tēmas domāju, ka ir viss, un nākošais, par ko es gribu parunāt, ir par uzņēmēja veidiem, kāds tu esi uzņēmējs online. Un tagad padomā, kā tu pats vai pati sevi nodefinētu? Kāds tu esi uzņēmējs? Kā tu parādies? Kā tu atklājies pasaulē? Ko tu dari, ko tu nedari? Ko tu varētu darīt labāk, savādāk? Varbūt, ko tu varētu nedarīt? Kas ir liekas? Un es esmu izdalījusi uzņēmējus 4 tipos. Es esmu viņus nosaukusi pēc līdzīgiem principiem, kā tos definē mans mentors, kas ir arī ļoti interesanti, jo es nevarēju viņam atrast citu nosaukumu. Un es viņus atstāju, izņemot pēdējo, es nomainīju. Jo man tas ļoti, ļoti atsaucās. Viņi arī paņēma šo konceptu no sava mentora. Es tos vārdus visiem neatceros, bet tas arī nav svarīgi. Vienkārši, lai jūs zinātu, ka tas nav mans izdomājums, es iedvesmojos no sava mentora. Un viņa stāstīja vienā no savām lekcijām par to, ka ir neredzamais uzņēmējs. Viņa gan stāstīja par coachiem un pakalpojumu sniedzējiem, bet es to uzreiz adaptēju par uzņēmēju. Jo es uzskatu, ka katrs cilvēks, kas ir uzņēmies kaut ko darīt, ir uzņēmējs. Viens pats. Viņš ir uzņēmies atbildību par sevi, darīt lietas un pelnīt priekš sevis. Viņš ir uzņēmējs. Manā skatījumā tas tā ir. Protams, pēc kaut kādām definīcijām grāmatām varētu definēt savādāk, bet es izvēlos tās domas, kuras man kalpo, nevis tās, kuras man tur visu laiku saka, nē, tu nepareizi domā un tā tālāk. Īsumā ir neredzamais uzņēmējs, kurš vēro citus, kurš, ņemsim atkal sociālos tīklus, mana mīļākā platformā, online vide, Instagrams uz doto brīdi, un tu sēdi tajā Instagramā, tu skaties citus. Tu esi tāds talantīgs, spēcīgs, jaudīgs, visu zinošs, bet tev nav naudas, tev nav tās dzīves, kuru tu gribi, tev nav nekā. Un tu sēdi neredzams, burtiski neredzams, tu sēdi nodirs citus cilvēkus, tu nodirs viņu pārdošanas, lai gan patiesībā tu pats gribi tieši tāpat drosmīgi atklāties, tieši tāpat pārdot un pelnīt to naudas summu, kura ir tev iekšā šeit tā vēlme viņu pelnīt tieši to naudas summu. Lai ir saskaņa, bet tā vietā tu izvēlies neparādīties, jo bail, jo atkal aktivizējās visi iepriekš minētie paterni, piesaiste un tā tālāk. Viņas nav daudz, viņas vienkārši atrod miljonus veidus ikdienā, kā izpausties. un viens no tiem ir noniecināt citu cilvēku pārdošanu, noniecināt citu cilvēku sasniegumus, kas ir diezgan nekorekti attiecībā pret sevi, jo tad, kad mēs sākam noniecināt citus cilvēkus, tiklīdz mēs nodiršam citus, dzīve piespēlēs mums situācijas, kur mēs izdzīvosim kaut ko līdzīgu. Tāpēc visuma likumi viņus nevar neapmainīt, no viņiem nevar izvairīties. Tāpēc, jo apzinātāk mēs dzīvojam, jo foršāk mums dzīvot. Nākošais tipāšs ir uzņēmējiem pats iedvesmojošs. Šeit noteikti daudz atpazīst sevi. Tu esi super iedvesmojoša personība. Tu raksti super iedvesmojošus postus, tu liec super iedvesmojošus storijus, un cilvēki tiešām tev raksta, ka tu iedvesmo, tu esi super krūta, jauka, forša, bet tiklīdz tu palaidi produktu un saki, rekur pērkat, no tevis nepērk. Kāpēc? Pirmkārt, tāpēc, ka nav uzticības tavai ekspertīzei. Tu superīgi iedvesmo, superīgi dalies ar kaut kādu informāciju, bet tu neparādies kā līderis. Tu neparādies kā līderis saviem cilvēkiem un neuzrunā viņus tā, lai viņiem būtu vēlme tev samaksāt, lai tu atrisini viņu problēmu. Viss ir tieši tik vienkārši. Un šeit man vairs nav ko teikt. Tu vari turpināt iedvesmot, vai arī tu vari iemācīties, apgūt, kā būt par līderi, kā vadīt cilvēkus un kā tik tiešām uzrunāt viņus tā, lai viņi pie tevis nāk un pērk. Bet nevis tāpēc, ka tu esi nomanipulējis, bet gan tāpēc, ka tu esi uzrunājis viņu dziļākās vajadzības un vēlmes, un viņi saprot to, ka tu vari atrisināt problēmu, kura neļauj nonākt pie viņa vēlmēm. Un samaksājot tev, viņš šo ceļu saīsinās un dabūs to, ko viņš patiesībā grib. Bet tavs uzdevums ir nokomunicēt, nevis tikai iedvesmot. Iedvesmojošie posti un vispār iedvesma ir super forša. Es pat esmu tur bijusi diezgan super iedvesmojoša, bet, pliku un nabaga, ja? Bez kaut kādām tiešām, bez savām vēlmju realizācijas, bez savu vēlmju realizācijas, jo super iedvesmoju, gribu būt labā, gribu visiem patikt, gribu visiem iedvesmot, jo mēs tādā veidā mēs apmierinam kaut kādas savas pamata vajadzības. Viennozīmīgi, tas ir arī vajadzīgs. Bet beigās tu paliec ar pliku dirsu. Un kā es saku, kam laba sirsniņa, tam plika dirsiņa. Patiesība ir tāda, ka nauda ir tam, kurš uzdrīkstās drosmīgi
un bezkaunīgi paziņot par sevi, par to, kas viņš ir, ko viņš dara, kā viņš palīdz atrisināt cilvēku problēmas un beigās cik tas maksā. Un tad jūs iedodat cilvēkiem skaidru izvēli, vai viņiem vajag tevi vai nevajag. Ja nevajag, paldies, varbūt pēc tam vajadzēs. Mēs nefokusējamies uz tiem, kuriem mēs nevaram palīdzēt. Tas nav mārketingā, tas nav pārdošanas uzdevums. Mums nevajag iepārdot visiem, mums vajag pārdot un uzrunāt savējos. Nākošais coach un uzņēmējs ir monetizējošais coach. Un šeit man ļoti patika, kā mana mentora stāstīja par monetizēšanu, ka ir posms biznesā, ka tu esi jau sasniedzis kaut kādus panākumus, sasniegumus, un tagad tu gribi 500 000, miljonu. Kāds grib 10 000 mēnesī, viņam vajag riktīgi. Jo viņš ir sajūtis to garšu, ka viņam sanāk. Viņam sanāk sasniegt pirmos 3, pirmos 5, pirmos 8 tūkstošus, iespējams 10, iespējams vairāk, un tagad viņš grib vairāk. Un viņš nereāli uzliek savu spiedienu. Un ļoti interesanti ar šo momentu sakrīt, jo es nesen dzirdēju tieši par šo monetizēšanu no cita sava mentora, ar kuru es trenēju balsi, vokālu un tieši nervu sistēmu saistībā ar gan dziedāšanu, gan publisko uzstāšanos, un viņa arī teica, ka tiklīdz tu gribi monetizēt, ja tur drusciņ citā sfērā, tu uzliec savu spiedienu. Un tiklīdz tu uzliec savu spiedienu, tu tā kā piegriez savu skābekli, tu sāc saspringt, tu esi tāds cietāks, stingrāks, un tu nobloķē plūsmu savā ķermenī. Tiklīdz tu centies ļoti kaut ko darīt. Un šeit var būt drusciņi tāda neskaidrība, kas man tagad neko nedarīt. Nē, tā ir bērnu pozīcija. Cilvēki, kuri ir apzināti, viņi saprot, ka vienmēr kaut kas ir jādara. Jautājums, ar kādu stāvokli tu to dari? Ar kādu stāvokli tu dari lietas? Un pirmais, ne viss, ko tu mācies, ir jāmonetizē, ne viss, ko tu zini, ir jāmonetizē. Tev ir jāmonetizē, sava ekspertīze, bet ja tu esi sasniedzis kaut kādu konkrētu līmeni, iespējams, lai tālāk ietu savā vērienā, nākošajā līmenī, nākošajā vērienā, tev ir nevis jānopelna vairāk šomēnes vai šogad, bet tev ir jāstabilizē savi procesi, jāsakārto šie procesi, lai šim vērienam, jo kas ir monetizācija, tas ir vēriena paplašināšana, lai šim vērienam būtu, kur ienākt un uz kā nostabilizēties. Jo rekur šis ir pamats, tā kā šis ir tavs biznesa pamats. Ja viņš ir tāds ļurīgs, kaut kāds nesaprotams, tai monetizācijai, tai visai lielajai naudai, kas nāks līdz ar daudzām lietām, viņai nav kur būt. Viņa atnāks un viņa aizplūdīs. Ja viens no naudas tādiem arī paterniem nāk un iet, nekur nepaliek. Visu laiku esmu bez naudas, visu laiku nav gana labi un tā tālāk. Tad arī, piemēram, viens no maniem uzdevumiem, kuru es sapratu, ir nevis tagad dubultot savu peļņu, jo es uzliku savu mērķi, es gribu 1 000 000. Man vajag 1 000 000, visu es gribu. Procesā uz to 1 000 000 es saprotu, Diana, nē, kāds 1 000 000? Stabilizē pamatus, un tad tu varēsi monetizēt, un tad tas 1 000 000 atnāks viegli. Jo ja tagad es iešu uz to 1 000 000, tā, man vajag 1 000 000, dodiet man stratēģijas, es kapāšu, es izdegšu. Tas ir viens. Otrs, es nebūšu laimīga. Kāda jēga sasniegt mērķus biznesā un finansēs, ja tu kā personība neesi laimīgs? Manā skatījumā tam nav vispār nekādas jēgas. Tāpēc mans uzdevums ir stabilizēt un tad monetizēt, iet savā vērienā, lai viņam būtu kur atnākt un būtu kur palikt. Lai es spētu noturēt to, ko es pacēlu. Lūk tā. Un nākošais ir augsta kalibra uzņēmējs. Augsta kalibra CEO. Un ko nozīmē augsta kalibra? Premium, luxury. Daudziem šeit var rasties pirmā doma tam, kam daudz naudas, tam, kam viss sanāk, tam, kam viss ir. Bet nē. Augsta kalibra personība, augsta kalibra uzņēmējs ir tas uzņēmējs, kurš grūtībās noturas stabili, nelokāmi un pārliecinoši, un vēl ar smaidu sejā, kamēr citi krīt. Tā ir augsta kalibra personība, tā ir augsta kalibra uzņēmējdarbība, augsta kalibra CEO. Tā es to redzu, tā es to uzskatu. Emocionālā stabilitāte, spēja kāpumos un kritumos palikt par cilvēku, vienmēr būt un atrast veidu, kā būt apzinātam un meklēt risinājumus. Un to var tikai cilvēks, kurš trenē savu mindsetu un pārvalda savu enerģiju. Tieši tāpēc es ticu līdz kaulam tam, ko es daru, kā es daru, un es zinu, es redzu uz sevis, uz saviem klientiem, kādus rezultātus tas dod. Tu nevari efektīvi izmantot nevienu no stratēģijām, ja tev nav attiecīgs mindsets un enerģija. To es arī katram novēlu. Paldies par tavu laiku, milzīga pateicība tev par to, ka tu veltīji laiku sev, ieguvi šīs zināšanas un lūdzu, atstāj komentārus, spiedi laiku, raksti savu viedokli, savus jautājumus, es labprāt atbildēšu, un, protams, no tā iespējams radīsies jauns, supervērtīgs video. Paldies, ka noklausījos šo epizodi. Ja šis podcasts rezonē, lūdzu, spiedi laiku, raksti komentārā savus insights un noteikti dalies šajā ar tiem, kas arī vēlas zināt, kā uzbūvēt spēcīgu personīgo zīmolu, pakalpojumu biznesu un vienkārši forši dzīvot.
Es vēlos tev dāvināt bezmaksas lekciju Mindsets un enerģija aiz tava biznesa. Droši meklē linku aprakstā un reģistrējies, lai to saņemtu. Paldies un tiekamies nākošajā epizodē.